Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem. Labdien, Diāna Zirnīte, doktere Diāna Zirnīte. Labdien, slavenā producente Ilze Jansone. Vēl arī labdien, Diāna Zirnīte, veterinārā ārste, kurai vienīgajai Latvijā ir unikālais Equine America veterinārā ārsta kods, ar kuru var dabūt tiešām tādu limited savā ziņā edition, diezgan ekskluzīvu Equine America veterāņu produktu līniju. Labdien vai labvakar. Ir bez 28 gandrīz, kad mēs rakstam, varam teikt labvakar. Es tagad domāju, čau, Ilze. Čau, klausies, bet nu jā, tā tad, ja mēs nopietni sākam, tad tops. Top 5. Vai cik sanāk? Un es uzskatu, ka šim notikumam būtu jābūt top 1. vietā, bet, ielikām 5. Es, Ilze Jansone, amatieru jātniece, kas startē reiz 3 gados, ar Korneta Obolenska pēcnācēju esmu šogad lekusi 60 centimetrus un ļoti labi mums gāja. Mums bija kolosāli veikts maršruts un vispār, viss bija super. Varbūt mēs vēl kādreiz šovasar startēsim. Katrā ziņā man bija super emocijas, bija super īstenībā mači, super. Tātad tas bija Krikumu kauss, netālu no mūsu mājas Staļļa Bajāros, pie Evitas Baradovskas, kur bija tiešām forši norganizēts daudz balvas, ļoti loģiski un forši sakārtots tas izkārtojums, kur visi pulcējās, kur visi tur lādējās ārā, saglojās iesildas laukums, ieeja laukumā, tā sauktais gates bija ļoti foršs un plašs. Turpat arī stjuarti, ja tā varētu teikt, kas koordinē to visu, kas sazinās ar tiesu. Restīvi tiešām ļoti forši organizētas sacensības. Man un Krosānam ļoti patika, mums nebija vispār nekādu iebildumu. Varbūt vienīgi, kas gan neatiecās īsti uz organizatoriem, bet par to, kas notiek iesildē šajos mazajos mačos un mazajos maršrutos tīpaši. Kā tur tas iesildes darbs organizējās savstarpēji par to. Bija iespaidi, un patiesībā tas arī rosināja mums tā kā savākties un sākt domāt par to, ka varbūt mums vajag kādu kursiņu uztaisīt par tādiem rakstītajiem un nerakstītajiem iesildes noteikumiem, un arī to sagatavošanās tīri no sportista viedokļa iesildes darbu. Vai tev ir kāds komentārs par topa 5. pozīciju vēl papildus? Vienīgais papildus komentārs tas, ka es ļoti priecājos, ka tu saņēmies un izdarīji to, jo man līdz tādam līmenim vēl, nezinu, es par tādu līmeni kādreiz vēl sasniegšu, ņemot vērā, cik bieži uzkāpju zirgam mugurā, bet tu vari kalpot kā mana iedvesma. Tas labi, es esmu ar mieru. 4. Sacensības, kuras būs šajā mēnesī Inčukalnā, pasaules kausa posms Inčukalnā. Mēs liekam top 4, piekrīti? Jā, forši, ka ir jaunā ne jaunā bāzē, bet citā bāzē, nevis tur, kur ierasts, ka ir organizatori uzņēmušies, un ka būs pasaules kausa posms. Kāds tas būs, ir daudz, protams, jautājumu, bet tur tiešām ir cilvēki ieguldījušies organizatori, ir pamats atjaunots, bija konsultants no Igaunijas, kas ar to strādāja. Mēs sekojām līdzi arī sociālos tīklos, kā tas tiek darīts. Katrā ziņā forši, ka organizatori ar to dalījās. Vērtēsim vienkārši, būsim visticamāk, tu strādāsi, es droši vien kā arī aizbraukšu kādu dienu. Tad dalīsimies iespējos nākamajā podkāstā. Jā, ļoti jauki, kad šī tradīcija, cerams, atgriežas Latvijā un arī turpināsies nākamajos gados. Lokācija ir mainījusies, bet katrā ziņā tradīcija ir atgriezusies un cerams, ka pulcēs arī plašu dalībnieku skaitu un būs foršas sacensības, interesantas sacensības. Pēc tam tur arī ļoti daudz šīs nevis disciplīnas, bet kategorijas, kurās startēs gan jaunzirgi, gan amatieri, pieaugušie seniori jātnieki, tā kā ļoti jauki, ka ir tāds dažādība būs un ir ko lekt tu īstenībā, ja saņemtos līdz nākamajam gadam varētu uztrenēties līdz tam 1,10 m.
Nu, par manu dalību jau tā kā organizatoram ir man jāmaksā honorārs, jo tas jau tomēr mēs ar Kroasānu esam, nu, šovs kaut kādā ziņā. Nē, nu labi, varbūt satrenēšos, to redzēsim. 3, Mēs esam ielikušas arī notikumu, kurš tuvojas un kurš būs jau tātad precīzi pēc mēneša patiesībā, ja mēs skatāmies no podkāsta ieraksta dienas. Un tas ir FEI World Championships, kas šogad notiks leģendārā vietā, Āhenē. Tātad Latviju pārstāv Kristaps Neretnieks ar valūru. Lietuvu pārstāvēs Matas Petraitis ar Niko P. Un mums arī zināms sportists Uzbekistānas pārstāvis Abdurahmans Abdulājevs startēs ar kabaloni. Tā kā mums patiesībā kaut kādā ziņā būs 3 jātnieki konkūrā, kam just līdzi. Plus pārējie iejādē brauc gan Alise Mužniece ar Beilī, gan Rihards Nikus ar King of the Dance. Jā, būs, man ir vēl arī draudzene, kur tur startēs arī zem, tā kā būs vēl viņai jājūt līdz konkūrā, līdz ar to būs interesanti, es domāju. Un iejādēs Andris Isojev, taču arī noteikti startēs īstenībā. Jā, iejādēs startēs Sandra, vienīgi tur tās dienas īsti laikam nepārklāsies. Iejāde, manuprāt, būs beigusies, kad sāksies konkurss un par iejāde. Līdz ar to, diemžēl, jāpaskatās kārtīgi, es neesmu izpētījis nolikumu, būtu jau forši tā pēdējā diena pārklātos un atbraukšanas pirmā diena, bet es baidos, ka tas tā varētu nestrādāt, jo viņiem jau tā staļa rotācijas zirgi atbrauc, jo dalībnieku skaits ir ļoti liels. Šis nav tā kā pasaules kausa finālā, kur ir kaut kāds konkrēts dalībnieku skaits. Šeit jau ir 100 tie dalībnieki. Jā, šis tā nebūs, kas ir nedaudz žēl, jo tad, kad mēs bijām Herningā, Dānijā, man šķiet, ka mēs truscīt arī pieķērām iejādi klāt. Katrā ziņā paralimpieši arī bija, un mēs bijām kopā. Jo ļoti reti sanāk šajos lielajos turnīros satikties. Olimpiskajās spēlēs arī mēs paralimpiešus nesatiekam savējos būtībā. Tā tad Ahena, liels notikums, lielā laukumā, lielā arēnā, iespaidīgā uz zāles pamata būs grazni. Šiki. Jā. Bija jau tā sirsniņa notrīcēja jau tad, kad mēs tur bijām pirms eksporta karantīnā, pirms Tokijas, jo tur nedēļu zirgi stāvēja un mēs tur dzīvojāmies arī pa to Āheni. Tad jau bija tā, jau tā sirsniņa nodarbēja, tā, ka mēs iebraucām pirmajā dienā un kaut kādos brīžos, tad, kad tu tur dzīvo to savu it kā ikdienu tajā brīdī, tad šis ir kaut kāds notikums, ko es tiešām ļoti, ļoti gaidu. 2. Otrā vieta tāda nevis negatīvā nozīmē, bet drīzāk aizstāvošā nozīmē, ja tā var teikt. Varbūt nevis tādā aizstāvošā nozīmē, bet tādā nozīmē, ka ņemšanās nebeidz beigties. Ņemšanās nesāk beigties kaut kādā ziņā. Ar to mēs domājam komentārus, kas parādījās sociālajos tīklos pēc konkūra posmā Kleistos. Kad gadu pēc tam, kad Kleisti ir pārņemti Izglītības un zinātnes ministrijas, tā teikt, pārvaldībā un valdījumā caur Nacionālo sporta centru, ir komentāri par to, ka te viss netīrs, nekas nav izdarīts, kur tad ir tā nauda, kas piešķirta un kur tad ir tas lielais Nacionālā sporta centra ieguldījums. Mēs negribam dziļi iet šajā šodien, vienkārši pieminēt to, ka tas izraisīja arī man tādu nelielu smaidu kaut kādā ziņā. Es saprotu, ka tā kā gribās, lai Kleisti attīstās, un tas ir forši, un mums ir nepieciešama šāda kvalitatīva bāze, bet ne jau tie āra boksi un ne jau tās skatītāju tribīnes sabruka šī gada laikā, kopš Kleisti ir Nacionālā sporta centra, tā teikt, valdījumā un pāraudzībā. Tas, ko es nezinu, vai to esi arī dzirdējis, bet tas, ko es esmu dzirdējusi, ka tie, kas ir, tā teikt, pamatiedzīvotāji, vietēji iedzīvotāji šajā bāzē, kas tur zirgus ir apmierināti, viss esot forši, sakārtoti.
Un cik es zinu, tad ir arī dažādas tādas, nu, neredzamas lietas izdarītas un sakārtotas, tur elektroinstalācija, ugunsdrošība un tam līdzīgas lietas, nu, ko tu uzreiz neredzi. Un kas arī tikai normāli. Pamats, ar ko ir arī jāsāk, ja tu tā ņem. Vai ne? Katrā ziņā mēs esam vienojušies, ka mēs kleistiem, kas tur šobrīd notiek, kāds ir attīstības plāns, kas ir izdarīts, kas ir plānotie darbi, mēs tam droši vien veltīsim veselu epizodu vai vismaz tādu vienu kārtīgu pusepizodi turpmāk. Jā, arī sazinoties ar vadību droši vien un Jā. tālāk, lai noskaidrotu tās lietas, kas ir, kas nav, kas ir plānots, jo skaidrs, ka vienā dienā jau ar visu nevar izdarīt. Bet svarīgi ir tas, ka kleisti joprojām funkcionē, ka tur viss notiek, zirgi ir, treniņi notiek, viss darbojās, nekas nekur nav pazudis un šķiet, ka arī nepazudīs. Tieši tā. 1. Ar bungām es nemāku spēlēt un tā tālāk, tur varbūt kāds no taviem draugiem varētu palīdzēt. No, Vecvis Horsepower un pirmais Expo zirgu. Es apsveicu tevi partneri organizēšanā kopumā. Es īstenībā esmu tā diezgan iedvesmota, vēl aizvien pēc šī pasākuma es pieliku, nu, es gan pieliku šim ierakstam speciāli pie sienas. Viņš tur var arī palikt. Viņš tur var teorētiski arī palikt, bet pieliku ierakstam pie sienas pirmā zirgu ekspo plakātu. Skaidri tas, ko mēs varam pilnīgi droši teikt, un esam jau teikuši, ka zirgu ekspo turpināsies. Mēs zinām to, ka Vecvis Horsepower mūsu virzienā nākamgad nebrauks. Bet skaidrs, ka pasākums būs. Un nedaudz mēs esam runājuši arī ar fakultāti un fakultātes vadību. Viņi piekrīt, ka jādara. Mums jāatrod arī kāds mērķis vai kāds labs darbs, ko mēs fakultātē izdarām par to, kā fakultāte ļauj šim pasākumam notikt pie sevis. Man liekas, tas arī ir tāds optimāla vieta, gan geogrāfiski, gan tajā telpu izmēra ziņā un ērtību ziņā, kas fakultātē ir. Neviens arī no ekspo dalībniekiem vai pašiem Vecvis Horsepower, nu, cilvēki visi ir tā kā diezgan lielā sajūsmā, es gribētu teikt. Pasākums ievērojams, jāatzīst, ka sākotnēji, ka viss tas sākās, bija mazliet bažas, vai mums būs pietiekami daudz dalībnieki, apmeklētāji, kā izskatīsies viss ekspo un tā tālāk. Bet tad, kad cilvēki sāk pieteikties arvien vairāk un vairāk, jau pacēlās nākamais jautājums, kā visus satilpināt, jo sākotnēji arī veterinārā ārstiem bija paredzēta cita auditorija, mazāka auditorija, bet veterinārā ārsti pieteicās ļoti aktīvi. Līdz ar to mums pārgājām uz citām telpām, kurās var ietilpināt vairāk cilvēkus. Tā kā apmeklētības ziņā, manuprāt, bija ļoti, ļoti izdevies pasākums. Es arī dzirdēju daudzus pozitīvas atsauksmes no kolēģiem, veterināra ārstiem par pasākumu un par to visu, kā tas ir norganizēts, un daudz uzslavas Ilzei Jansonai par organizēšanu. Tā kā, ja jums jāorganizē šāds pasākums, zvaniet Ilzei Jansonai. Bet, jā, kopumā bija ap 60, precīzi nepateikšu, bet ap 65 veterināra ārstiem, kur apmeklēja veterināra ārstiem un studentiem. Tas, kas man ļoti pārsteidz un iepriecināja, ka bija veterināra ārsti un patiesībā diezgan daudz, man liekas, beigās bija kaut kādi ap 6 līdz 8 ārsti un vēl plus studenti no Lietuvas. Jā, lietuvieši īstenībā bija viena no pirmie pieteikumi, arī bija no lietuviešiem, kas ir ļoti patīkami. Arī bija, nestoties to, ka Vecvis Horsepower turpināja ceļu uz Tartu pēc tam, bet bija arī no Igaunijas veterinārā ārsti atbraukuši, kas arī ir ļoti forši. Un tad jau, protams, mūsu pašu gan studenti, gan veterinārā ārsti apmeklēja šo pasākumu, un ne tikai zirgu veterinārā ārsti, bet arī mazo dzīvnieku veterinārā ārsti specifiskām kaut kādām lekcijām, kas viņiem ir aktuāli, pieslēdzās un arī apmeklēja. Tā kā no šīs veterinārās puses bija ļoti interesanti, lekcijas ļoti interesantas, kā šie cilvēki prot pasniegt informāciju. Arī ir kaut kas, par ko var pamācīties.
Un tā kā ļoti, ļoti forši. Un par īpašnieku sadaļu tur laikam pārāk tu vari pastāstīt, jo tu biji, tev būs tāds objektīvāks vērtējums, kā Krosāna, Korneta Oboļinskija bērna īpašniecei. 20-gadīgā jaunieša es vēl gribētu Tagad tā piezīmēt. jaunieša, nu, tā kā tev kā zirga īpašniecei. Protams, pirmkārt, man arī diezgan pārsteidz pozitīvi tas lielais zirgu īpašnieku skaits, kas pieteicās. Mēs pieņēmām laikam beigās 109 pieteikumus, aptuveni tā, man liekas, bija. Nebija gluži 110, bet 108 vai 109 pieteikumi. Un pārsteidzoši, bet tiešām tikai viens cilvēks neatbrauca attaisnojošu iemeslu dēļ. Pārējie visi tiešām arī ieradās un bija lekcijās būtībā no sākuma līdz beigām. Šī bija viena no karstākajām vispār dienām šajā vasarā ar ventilācijas sistēmu fakultātē. Tā ir, bet tādam karstumam tā arī nav gluži līdz galam paredzēta. Bet to karstumu pat īsti neviens nepiemin un nepieminēja. Bet kopumā man, protams, arī ļoti patika lekcijas. Novērtēju ļoti katru lektoru, to arī kā viņi ir īstenībā domājuši tiešām pie tā, kā viņi pasniedz, prezentē vispār šo tēmu, šo jautājumu, kā viņi liek aizdomāties par to. Un tiešām ļoti, ļoti iedvesmojoši un ļoti kolosāli. Un viņi arī ļoti, ļoti atvērti, ļoti tādi pozitīvi, ļoti gaiši cilvēki. Visi, es gribētu teikt, jā, gaiši cilvēki. Tas ir laikam tas visprecīzākais. Bet, jā, protams, nu, es nezinu, man ļoti, protams, patika. Mēs jau esam publicējuši video un bildes un visu kaut ko par Vecvis Horsepower un arī viņu pašu sajūsmu par mums, kas, protams, arī ir ļoti, ļoti forši un tādā ziņā pagodinājums, jo viņi ļoti labi izteicās arī par universitāti un par fakultāti un par fakultātes iespējām, par to, kādas ir vispār telpas, kāda ir klīnika, cik plaši viss ir un cik labi viss ir. Un tas ir tāds tā kā, wow, šie ir cilvēki, kuri ir redzējuši ļoti daudz klīnikas un ļoti daudz fakultātes savā dzīvē, kas tiešām, nu, tāds arī milzīgs kompliments fakultātei. Tas man likās ļoti, ļoti forši. Bet tas, ko es noteikti gribēju, nu, tādā pozitīvā ziņā aprunāt, ka mums bija arī tātad 20 ekspo dalībnieki. Ar ekspo dalībniekiem mēs saprotam tos, kas bija ar saviem standiem šajā te manēžā, kuri vienkārši tā kā metās nezināmajā. Jo par to, ka vajadzētu šāda te veida ekspo pasākumu, mēs runājām jau pirms 2, 3 gadiem. Bet, protams, ir grūti saņemties, tad ir jāizdomā, kurā vietā un kā tas notiks un kā par to runāt. Un tad, kad nāca šī ziņa no Danas un Naura Laizāniem, ka mēs tā kā varētu uzņemt Vecvis Horsepower lekcijas, tad tas bija skaidrs, nu, ka ja mēs kaut kad tiešām gribam sākt šo te zirgu ekspo, tad tas ir jādara, nu, vienlaicīgi ar lekcijām. Tāpēc mums faktiski sanāca 3 pasākumi vienā reizē, vienā telpā vienlaicīgi. Bet forši, kā bija arī atsaucīgi cilvēki, kuri nāca kā brīvprātīgie, palīdzēja reģistrēt visus, kas ieradās, parādīja telpas veterināra ārstiem, kas nāca uz lekcijām un kas nav studējuši fakultātē un palīdzēja norientēties, palīdzēja sakārtot visu, gan ekspo daļu, gan visas tādas saimnieciskās lietas. Tā kā tas ļoti forši. Un jā, par ekspo dalībniekiem. Neviens nejautāja, kas man par to būs, vai es tur atpelnīšu savu dalību, jo skaidrs, ka mēs arī prasījām nelielu samaksu no ekspo dalībniekiem, lai mēs varētu saražot šos te plakātus, lai mēs varētu vispār uztaisīt dizainus arī Vecvis Horsepower plakātiem, lai reklamētu šo te notikumu, lai taisītu fotosienas, banerus, kur mēs tāpat visus atbalstītājus arī likām virsū logo un tam līdzīgi, lai filmētu šos te rīlus, lai mums būtu fotogrāfs. Visi būtībā strādāja tieši, lai mums būtu kafija. Visi, jebkurā gadījumā tie, kas bija, nu, darbinieki savā ziņā, nu, tāpat strādāja lielākoties brīvprātīgi, bet, nu, kaut kādas izmaksas mums bija. Un tad, jā, neviens no ekspo dalībniekiem neteica tur, nu jā, vai es tur atpelnīšu, un vai būs cilvēki, un vai kā, bet būtībā, nu, tā kā visiem bija tāds, jā, darām, mums šito vajag, mums vajag tādu pasākumu aiziet,
Un jā, tā atmosfēra kopumā bija tāda ļoti draudzīga un pozitīva arī to ekspo dalībnieku vidū. Kaut arī viņi kaut kādā mērā, nu, kaut kādā ziņā ir konkurenti sevišķi, teiksim, tie, kas tur tirgo piedevas barības. Un tam līdzīgi, bet visi bija ļoti forši. Mums kaut kādā ziņā nepaveicās ar karsto laiku, bet paveicās, ka nelīju ārā, kur bija Reverdi un Royal Equestrian Shop un Pankūku laukums. Tur vispār tāda festivāla atmosfēriņa jau nedaudz veidojās. Pietrūka dīdžejs ārā, lai paspēlētu vēl mūziku, un tad jau pavisam. Jā, bet es gribēju nosaukt visus, kas bija iesaistīti vai nu kā ekspo dalībnieki, bet bija arī tādi, kuri vienkārši atbalstīja finansiāli. Un tā tad viens no pirmajiem, kas teica, jā, bija Kavalora Latvija un Magnum veterinārija un Linda Vārna. Un Linda bija arī viens tāds liels morāls atbalsts visās lietās. Un viņa arī speciāli gatavoja izdeles materiālus. Nu, tā kā viņi ļoti, ļoti ieguldījās, gan lai kopumā tas dotu pasākumam papildus bonusiņu, gan, protams, arī viņas pašas zīmolam un tam, ar ko viņi nodarbojās, kas bija forši. Tad iecaunieks, kas ražo eļļu zirgiem, gan linsāku eļļu, gan omega eļļu un vēl dažus produktus, arī kārumus, nu, kuriem tas zirgu joma jau būtībā ir tāda, nu, maza tā biznesa daļa visticamāk, bet tik un tā viņi gribēja būt, un viņi bija, un viņi bija ļoti forši. Tāpat Incredible Equine, kas tā viņu aktivitāte, man liekas, arī bija ļoti feina. Viņi sildīja ūdeni, slapināja, mērcēja, mitrināja tātad šos te produktus, zeķes un lika cilvēkiem uz rokām, kas, lai demonstrētu šo te produkta icing efektu, man liekas, ļoti forši. Tad mums bija Kraft un Ekus Anima stends. Tā kā visi Kraft cilvēki un Ekus Anima cilvēki bija lekcijās, tad bija Instagram aktivitāte un konkurss. Tu vari precīzāk izstāstīt, jo tu biji autore šīm idejām. Kas bija jādara? Nu, bija liels plakāts ar 3 vadošajiem jātniekiem, kuri saviem zirgiem dod krafta barību. Kristaps Neretnieks, Andrijus Petrovs un Matas Petraitis, un viena no tām aktivitātēm bija uztaisīt selfiju ar šiem jātniekiem un attiecīgi ievietot sociālajos tīklos, un pēc tam tika izlozētas balvas. Cita aktivitāte savukārt bija, kur bija jāuzraksta uz lapiņām 3 produkti, ko viņi izvēlētos no krafta produkcijas zirgam ar kuņa problēmām. Un tad tas arī bija, kur cilvēki varēja pastīties, kas kurā barībā ir, un attiecīgi sastādīt šo ten savu veidu diētu, un arī tur bija forša balva vienam, kurš tika izlozēts. Tā kā tā bija tā mūsu aktivitāte, jo patiešām visi Ekus Anima Store cilvēki apmeklēja lekcijas, līdz ar to paši fiziski stendā nevarēja būt, bet kaut kur apkārt visu laiku grozījās, un arī es laikam pierreiz gribu arī pateikt, arī paldies visiem, kuri brīvprātīgi nāca palīgā no mūsu komandas un palīdzēja aiznest, atnest, pielikt. Nevienam nebija jautājums, vai vajag palīdzēt, bet bija jautājums, cikos un kur jābūt. Tā kā tas arī ir ļoti, ļoti forši, ka tāds kopīgiem spēkiem nāca talkā. Tad vēl viens ekspo dalībnieks mums bija Back in Balance, jeb Zane Back in Balance Zane, sauksim Zane tā. Tātad Zāne strādā ar Ergo X2 segliem, kas ir Zviedrijā ražoti un ir savā veidā tāds patiesībā ļoti ekskluzīvs produkts, jo viņi netiek masveidā ražoti tur 100 seglu dienā. Un Zāne strādā arī ar Agadoras trenzēm, un Zāne arī strādā tieši tā kā ir arī viņas, tā teikt, nosaukums Back in Balance, ar jātnieka vispār fizisko sagatavotību, uzsēdi, balansu, kas arī saistās ar ergo sagliem un ergo saglu ražotāju un radītāju, un viņas to filozofiju par to, kā tam visam kopā būtu jāstrādā. Un Zanē bija ļoti forša aktivitāte, ka tu varēji nomērīt, tā kā uzvalkot tādu vestīti, savu balansu, cik tu esi taisns un cik tu esi
balansēts saglos un kā tas ietekmē tevi un tavu, tā teikt, performanci zirga mugurā un jūsu kā pāra kopējo sniegumu. Man liekas, ļoti forši, ka bija šāda te aktivitāte, un man liekas, ka tas ir tas, kam arī ir jābūt, nu, ka tev ir iespēja izmēģināt, pataustīt, pagaršot gandrīz vai, nu, tās lietas. Jā. Tad nākamais ekspo dalībnieks Eipatch. Eipatch ir izšūšanas uzņēmums, kuri ļoti rūpīgi to dara, ļoti testē un ļoti domā par to, kā izskatīsies šis izšuvums uz konkrētās lietas, kā viņš valkāsies, kā viņš lietosies, un mēs ar viņiem sadarbojamies. Mēs, domājot, Kristapa komanda, kopš Tokijas Olimpiskajām spēlēm viņi bija tie, kas izšuva tās un izdomāja tehniku, kā izšūt tās 3 zvaigznītes un kā dabūt viņas pie austiņām klāt, lai viņas turās, lai viņas labi izskatās. Un vēl šodien tās ausis darbojās un tās zvaigznes turās. Tā kā visu, kas mums ir izšujams, mēs vedam Eipatch. Un tagad viņi strādā vairāk tā kā tieši uz komandu cepurēm. Tas ir viņu top produkts. Un tur arī Džulieta VIP Riders Academy ir arī tikko izšuvusi skaistas cepures, un es zinu, ka vēl kāds, un Ekus Anima arī, man liekas, savus komplektus, ar ko Nauris startē, ar ko Kristaps startē, ar ko Andrijus startē, arī šuva pie Eipatch, vai ne? Jā, viņi ļoti labi. Mēs iepriekš vedām citā vietā. Es biju forši, bet šie noteikti ir ļoti, ļoti rūpīgi izstrādā visu, izdomā, iesaka, kā labāk izdarīt. Godīgi sakot, tās vienas no pēdējām sēdziņām, ko viņi uztaisīja, likās, ka mēs varētu Kentucky aizsūtīt piedāvājumu ar to, kā viņi izšuva tos logo uz sēdziņām. Izcili, vienkārši 10 no 10. Nākamais ir dundurs lasts. Mēs arī izmēģinājām, tas ir, nu, Kristaps būtībā, un, nu, nezinu, tur bija diskusijas sociālos tīklos zem šī posta, vai strādā vai nestrādā. Nu, Limbažos pēc 2-3 dienām, nu, tur jau varēja redzēt jau saķertos dundurus. Skatīsimies, kā būs tālāk, bet cik mēs saprotam, tad tāpat tā bumba, lai viņa būtu efektīvāka, viņa ar gadiem samazina. Tas nav tā, ka hops uzliec pirmajā dienā. Jā, to arī ir teikuši. Andrijusam arī ir Dundurbums labs, nezinu, vai tie tās pašas kompānijas vai kā, bet katrā ziņā tas efekts ar gadiem tikai palielinās. Kas ir arī saprotami. Tad nākamais, par ko man ir milzīgs prieks, mums bija ekspo dalībnieks Trone Equestrian, kas ir lietuviešu uzņēmums, un viņi vienīgie lietuvieši un vai igauņi, kuri nenobijās un atbrauca, jo viņiem tomēr salīdzinoši tāls ceļš, viņi vispār nezina, uz kurieni viņi brauc un kas te būs un kas pārtās, un kas viņus te sagaida. Bet tātad Trone Equestrian izplatā dažādus, diezgan, es teiktu, tādus ekskluzīvu zīmolu produktus, kas ir gan ķīveres, gan jātnieku apģērbs, gan sviedrenes, austiņas un tā tālāk. Un ko es nezināju līdz šim, tad viņiem ir arī uzņēmums, un viņi paši ražo šos te gumijas paklājus, gan staļa vajadzībām, gan grīdu sagumiem, gan sienām, gan dažādām citām vajadzībām, un kas man ļoti simpātiski, ka viņi ražo šos te gumijas paklājus no pārstrādātām mašīnu riepām. Nu, tas materiāls. Nu, tas man ir ļoti, ļoti tūs, tā kā ļoti forši. Tad mums bija vēl viens stends, kurā neviens nebija tikai produkts Latvijas Sāls tirdzniecības kompānija, kuri mums iedeva vienkārši kaut kāds 200 kg sāls izdalīt ekspo apmeklētājiem, ko mēs arī darījām. Sociālos tīklos bija tur ik pa laikam informācija, un tad sākumā cilvēki baidījās, tā kā vai var ņemt, un tad katrs, kuram palaimējās, tad beigās aizgāja mājās, man liekas, ar 12 kg sāli vai kaut ko tam līdz. Nu, tur reizī bija 6 iekšā tādi 2 kg smagi sāls bloki. Jā, tas ļoti forši. Paldies tiešām Latvijas Sāls tirdzniecības kompānijai, jo pirms tam mums nebija vispār nekāda attiecība, vienkārši piezinīja, pastāstīja, ka mums ir šāds te pasākums, un jā, sāli mēs varam iedot, aiziet, cik jums vajag, nu, apmēram tā.
Un tas bija tiešām forši. Un sāli, protams, arī var agro veikalos dažādos iegādāties. Un tas mums arī ik pa laikam ir nepieciešams. Tad mums bija Reverest Equestrian, kas arī tirgo barības un piedevas, pamatā, ar kuriem man nebija nekāda arī pirms tam saistība vispār bijusi, bet es redzu, ka viņi aktīvi sociālajos tīklos, tāpēc mēs viņiem vienkārši uzrakstījām, un viņi uzreiz arī atsaucās un bija gatavi. Bērtas nams un Josera, arī Bērtas nams patiesībā tā kā uzreiz teica, jā. Bērtas nams un Josera ir, es viņus uztveru kaut kādā ziņā, kā vienu tā teikt, uzņēmumu vai zīmolu, jo Bērtas nams izplatīja Joseras produkciju. Bērns arī izplatīja veterinārās zāles arī dzen. Šos te visus veterinārās līnijas produktus. Un, attiecīgi, viņiem ir arī šīs Joseras barības, ko arī dzen viņi izplata. Bet viņiem ir ļoti liels plašs, tāpat kā Magnum veterinārijai, tāpat arī Bērtas namam ir ļoti liels plašs piedāvājums ne tikai zirgiem, bet arī mazajiem dzīvniekiem, lauksaimniecības dzīvniekiem un tā tālāk. Un kas man likās arī ļoti, ļoti forši, to es nepieminēju sākumā, tad tiešām ļoti daudzi ekspo dalībnieki piedāvāja kaut kādas īpašas akcijas, īpašas atlaides tajā dienā, vai tur, nezinu, teiksim, tur nedēļu vai 3 nedēļas pēc ekspo. Un Bērtas nams, piemēram, deva testēt tiem, kas vēlējās dezinfekcijas kaut kādu līdzekli, Josers. Jā, staļļiem un piekabēm un trēleriem un tam līdzīgi. Tā kā ļoti forši. Nākamais ekspo dalībnieks Skultes angāri, kas ražo arī tādas bioloģiskas naistai saucās siena granulas. Skultes angāri tiešām no Skultes, no šī te, tā teikt, gala. Un Skultes angāri cēla Kristapam Neretniekam manēžu Limbažos. Ļoti skaista manēža, liela, plaša, tiešām ļoti, ļoti foršs darbs, ļoti patīkami tajā atrasties, ļoti patīkami vienkārši stāvēt iekšā un uz to skatīties un priecāties arī par to, ka Kristaps ir atļāvies izdarīt tā, kā viņš grib. Tā. Jā. Tiešām ļoti, ļoti, ļoti skaisti, ļoti forši. Un ja jums ir nepieciešama forša, skaista manēža, tad 10,000 atlaidi 3 nedēļas pēc ekspo mēs visi jau esam nokavējuši, bet pie Skultes angāriem var mierīgi vērsties. Tad mums bija vēl viens jauns produkts, līdz šim plašāk nezināms, Wool for Legs, jeb tātad visparastākā aitas vilna dažādos produktos zirgu ārstēšanai, terapijai, nezinu, kā lai pareizāk nosauc. Šobrīd produkts īstenībā ir vairāk pazīstams ārpus Latvijas, Beļģijā, Holandē tiek eksportēts, bet ļoti forši, ka šeit pie mums tāda lieta notiek. Tev varbūt par vilnas efektu ir kaut kāds vairāk piebilstams. Ar vilnas produktiem mēs esam strādājuši arī iepriekš, lielā mērā tos izmanto, lai liktu uz kājām, respektīvi uz nakti, lai uzlikt šos kāju palikņus un attiecīgi sabintēt tās kājas, kas uzlabo asins cirkulāciju un tā tālāk un tā joprojām. Bet ļoti, ļoti liels prieks par to, ka pie mums taisa šādu produktu, kad ir iespējas tādu produktu iegādāties. Super! Tad nākamais dalībnieks, visiem labi zināmais Latvian Horse Market, kas tātad izplata hārtoga barības un unikas piedevas galvenokārt, kam arī bija ļoti, ļoti plašs sortiments, uz vietas pieejams, arī bija atlaides. Tā kā tiešām ļoti forši. Turpat kaimiņos, jo es eju tādā izstādes secībā, kā es atceros, kā visi bija apkārt, jā. Tad Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija, kas bija tāds morāli liels atbalsts tādā ziņā, ka Aija Lusa zvanīja un teica tā, kas jums tas pa pasākumu, mēs arī gribam tur būt, jo skaidrs, ka mēs nebijām Aijai rakstījuši, mēs kaut kādā ziņā, es aizdomājos, bet es domāju, ko, viņiem tur, kāds viņiem ieguvums,
ne viņi ko tā kā tirgo un tā, bet tā ir pats un viņa teica, nē, tādam pasākumam ir jābūt, mēs gribam būt, mēs būsim ar savu stendu, mēs gribam morāli atbalstīt, nu, kas ir ļoti, ļoti forši, tā kā milzīgs paldies. Tad ārā. Mums bija tātad jau pieminētais Royal Equestrian Shop, kas izplata Hipolīta barības, ar kurām Diana to arī strādājusi, un Hipolīta piedevas, un viņiem ir šobrīd arī viens jauns produkts, un es aizmirsu, kā to sauc. Bet arī vēl nu, tādas līdzīgas, nu, kā lai saka, līdzīga segmenta barības. Un jā, Gunita gribēja braukt ar busiņu. Un Gunita bija tāda arī nu, tā festivāla atmosfēras radītāja, Rārni, abi divi. Tad ārā vēl mums bija pankūku laukums, kam nemaz nebija tik vienkārši atbraukt, kas ir bāzēts Kleistos, jo trēlers, viņam nav āķa, viņš ir tur jākrāmē uz smagā un jāved un tā tālāk, bet viņi ļoti gribēja būt un ritīgi, ritīgi forši, jo tas arī deva to festivāla atmosfēru. Un pirmais, kurš gribēja būt ārā, Uģis Dronka, Reverdība Baltika, jo viņam ir telts. Un tad tur tas nokomplektējās arī tas festivāla kaut kādā ziņā laukums pie ieejas. Un Uģis patiesībā bija pats pirmais, kuram es zvanīju, lai stāstītu šo te konkrēto ekspo ideju. Jo, zinām, viņš ir tā kā pragmatisks uzņēmējs, viņš man pateiks arī, kā ir, viņš man tur nemēģinās izlocīties, un es tā kā zvanīju viņam, teicu, pirmajam, hei, kā tev šāda ideja, kā tev liekas, ja mēs prasītu tur to summu, ko mēs prasam par vietu, un viņš teica, ka, nu, būtībā viņam nav svarīgi, vai viņš tur kaut ko baigi atsitīs vai nē, viņš brauc nu, tā kā viņš brauc, jo ir vajadzīgs, viņš grib būt, un, nu, būtībā arī nu, tas, ka, jā, viņš bija tāds pirmais no ekspo dalībniekiem, kurš arī iedrošināja zvanīt arī citiem. Un mēs vispirms, mums tas mērķis bija, nu, tā teikt, saprast, vai mēs varam dabūt kādus 8 līdz 10 ekspo dalībniekus, un tad, tā kā, izziņot publiski, ka mēs vispār taisam arī ekspo. Un tas mums izdevās. Bet sanāk, ka es tik šausmīgi daudz runāju visu laiku viena pati. Bet mums bez šiem visiem minētajiem un nosauktajiem bija arī vēl labie cilvēki, kur palīdzēja visam šim tapt un notikt. Vēl atbalstītāji, kuri paši ar savu iniciatīvu pat varētu teikt, tā teica, hei, ja jums vajag palīdzību, mēs nākam jums palīgā. Jo nu, nav noslēpums, lai uzorganizētu šādu pasākumu, ir nepieciešams diezgan lielas izmaksas. Un visa naudiņa, kas bija par lekcijām, tā tika ziedota Vecvis Horsepower projektam, kas tālāk aiziet attiecīgi labdarībai. Un, lai mēs to visu norganizētu, tas beigās jau sanāk kāda summa. Mums bija varbūt neredzamie rūķīši un labdariet, kā ja tā var teikt, kuri arī finansiāli atbalstīja. Un arī viņiem ārkārtīgi liels paldies. Paši pirmie bija zirgaudzētāju Kalei, kuri atbalstīja finansiāli šo ten visu pasākumu. Tad arī Un es varu uzreiz izstāstīt, Kalēji vienkārši apmaksāja viesnīcu rēķinu, viesnīcu Veltona Riverside Spa, un es arī varu droši ieteikt, ja jums ir lielāka grupa, droši sazināties ar viesnīcu, jo viņi mums arī iedeva ļoti, ļoti patīkamu cenu visai grupai. Jā, tad, respektīvi veterināra ārstiem, kur ieradās, atmaksāja vienu no viesnīcām. Arī ar viesnīcu apmaksu palīdzēja Ludmila Ribzāmene, kur arī neatteica un teica, hei, protams, kad mēs jums palīdzēsim. Un arī atmaksāja, ja es nekļūdos, Jelgavas viesnīcas daļu. Jelgavas viesnīca, jā, kas bija viena nakts, un Jelgava mums arī laikam iedeva tādu nelielu atlaidīti, bet jā, tā kā jā, nu, viesnīcas tika apmaksātas. Mēs arī ļoti centāmies, tā kā, lai to ziedoto naudu nenoēd tie administratīvie izdevumi. Nu, tā kā tas bija arī mūsu mērķis, tā kā no viņu puses, un lai mēs maksimāli šeit lokāli tās savas lokālās izmaksas, kas vajadzīgas, varētu sekt labi tālāk. Zemnieku saimniecība Arai, kuri arī atbalstīja finansiāli, gan palīdzot ar šo ten atbalstu lielākoties
savā ziņā ēdināšanas jautājumos, lai mēs varam, lai lektoriem, mūsu vieslektoriem nebūtu pašiem jāmaksā par pusdienām, vakariņām, tad arī atbalstīju šo sadaļu. Tad tālāk arī Ekusanima atbalstīja šo pasākumu finansiāli ļoti lielā mērā arī un personīgi arī Dāna un Nauris Laizāni, kuri pieslēdzās un kuri principā bija vaininieki savā ziņā visam šim te pasākumam un arī atbalstīja finansiāli, izmitinot lektorus, barojot, ēdinot un tā tālāk, un nodrošinot arī visādas izklaides pasākumus. Nu, un tad mums vēl bija arī tādi atbalstītāji kā Kurzemes sēklas, kur arī iedeva naudas summu, lai atbalstītu šo ten pasākumu. Mēs te nerunājam, protams, ne par kādiem milzīgiem tūkstošiem, bet šajā pasākumā arī tiešām tur pāris vai daži simti eiro bija ļoti, ļoti svarīgi. Un Kurzemes sēklas paši pieteicās, ka hei, foršs pasākums, mēs gribam morāli atbalstīt. Un varbūt, ka mēs varam jums iedot kādu naudiņu. Aiziet, protams. Paldies Kurzemes sēklām. Vēl paldies arī Zirgu podkāstam, kurš arī atbalstīja šo pasākumu. Jā, tās arī Zirgu podkāsts atbalstīja ne tikai ar ieguldīto darbu un stundām, bet arī finansiāli mēs atbalstījām šo pasākumu. Un paldies visiem, kuri mums uzsauc kafijas un kuri piedalās maksas lekcijās, jo tas arī palīdz šim visam notikt. Tad mums vēl Three Horses, kas arī ir mājaslapa, internetu veikals un arī atbalsta vairākus jātniekus Latvijā, tā skaitā Alisu Muižnieci. Three Horses uzreiz teica, mēs nebūsim uz vietas, bet mēs šo te ekspo dalībnieku maksu maksāsim, līdz ar ko Three Horses arī mums bija uz banera, un tāpēc es arī milzīgu paldies gribu teikt šim te veikalam, šai te iniciatīvai, kas arī gan atbalsta jātniekus, gan atbalstīja arī mūs. Un varbūt nedaudz pārsteidzoši, bet medicīnas sabiedrība ARS, kas atbalstīja ar degvielu, jo jā, viņi uzsauca degvielu tālāk braucienam līdz Igaunijai. Pilnīgi noteikti, varbūt vēl kaut kad Nauris bija degvielas operators un visiem pildīja degvielu un ARS par šo degvielu samaksāja. Un vēl gan pirmais, gan noslēdzošais, kam, protams, milzīgs paldies arī tiešām Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātei un veterināru medicīnas fakultātei, fakultātes vadībai un visiem iesaistītajiem, kas piedalījās arī, lai pasākums varētu notikt. It kā mazs pasākums, it kā kas tad tur viena diena, bet īstenībā ļoti daudz cilvēki bija iesaistīti. Un ļoti daudz cilvēku bija nepieciešami, lai tas varētu notikt, lai tas varētu notikt veiksmīgi un forši. Jā, paldies tiešām fakultātei un universitātei par to, ka ļāva šo pasākumu organizēt un veltīja telpas un ļāva darīt visu, ko mēs tur vēlamies un izpausties, kā mēs vēlamies. Liels paldies tiešām! Un vēl viena lieta, ko es noteikti gribu Vecvis Horsepower saistībā pieminēt, līdz 1. augustam 10% no visiem iegādātajiem Vet-range produktiem Equine America ziedo Vecvis Horsepower. Šis te veterinārā ārsta kods pēc manā rīcībā esošās informācijas ir tikai veterinārā ārstei Diānai Zirnītei, viņa ir īpaši nopelnījusi. Jūs varat gan sazināties ar Diānu, gan vispirms gan iepazīties vispirms ar produktiem Eiropas Vet-range mājaslapā, jo ir gan UK, gan Eiropas lapa, un jums, ja jūs vēlaties pasūtīt, ir jāiet Eiropas lapā, tur produktu klāsts nedaudz atšķirās, bet katrā ziņā pasūtījums būs no Eiropas lapas. Diāna Zirnīte jums iespējams laipni, ja jūs mācēsiet pamatot un atbildēt uz eksāmenu jautājumiem, kāpēc tieši šis veterinārās līnijas produkts jums ir nepieciešams. Diāna Zirnīte jums iedos kodu, jūs varēsiet pasūtīt. Man bija ilgi jāpamato, kāpēc man to vajag, man izdevās. Es esmu ļoti priecīga, es esmu jau 10% no savu pirkuma jau vēl papildus ziedojusi Vecvis Horsepower. Un krosāns arī priecīgs. Jā, vēl
tas projekts un tas viņu mērķis, visu šo veterināru ārstu mērķis ir kaut kas sabrīnojams. Tā deksme, ar kuru viņi darbojās, ar kādu viņi tajā visā ir iekšā, ir noteikti apbrīnojama. Un tie mērķi, kam tā nauda tiek ziedota, arī dzen ir cēli. Patiesībā ir tā, ka mēs plānojām garu komunikācijas kampaņu, jo mēs gribējām, lai tiešām ir pilna auditorija ar owneriem un veterinārārstus. Mēs arī sākumā gaidījām, mēs domājām, nu, ja būs 20, nu, tas jau būs daudz un ļoti labi. Un mēs bijām ieplānojuši, ka par tiem mērķiem, nu, kam tad šie nauda tiek ziedota, mēs runāsim tā kā pirms pasākuma, nu, vēlāk kampaņā, bet, nu, kamēr vēl notiks pieteikšanās. Bet pieteikšanos mēs gan veterinārārstiem, gan zirgu īpašniekiem abās plūsmās slēdzām ātrāk, līdz ar ko mēs tā kā īstenībā daudz par šiem mērķiem nestāstījām. Bet tie, kas bija uz vietas lekcijās, tad Dereks sāka ar ļoti emocionālu prezentāciju, kur visi jau asaras bišķiņas laucīja. Dereks pats arī ir vienkārši apbrīnojams, bet par to mēs arī varam vēl atsevišķi stundām iespējams runāt. Bet jā, šie mērķi tā tad ir gan šie te izglābtie dzīvnieki Āfrikā, kur ir tās malu medniecība, vai kā lai to nosauc, kas mēģina iegūt deguņraģu kaulu, ziloņu kaulu. Šādai iniciatīvai viņi ziedo vienai konkrētai bērnu slimnīcai Ukrainā, Ļvivā. Bērnu rehabilitācijai, protams, viņi ziedo arī Ukrainas veterinārārstiem un sevišķi koncentrējas uz barības sagādi ziemā un uz dažādu arī medicīnas preču sagādi cilvēkiem, kuri vēl aizvien arī kara apstākļos rūpējās un cenšas rūpēties par zirgiem Ukrainā. Kā arī vēl ir dažādas, vēl citas iniciatīvas, bet nu, šīs ir, tā teikt, galvenās. Es tā saprotu. Viņu mājaslapā Vecvis Horsepower var apskatīties visus tos projektiņus un kur jūsu ziedotā nauda tālāk tiek novirzīta. Jā, bet tā tad mums sanāca tāds, es atceros vienkārši to prezentāciju un man to Dereka runu, un man jau asariņa gandrīz tagad arī jau ir sariesusies, sanāk tāda skumja nots, bet kopumā pasākums bija ļoti foršs un ļoti pozitīvs un tikai pozitīvas emocijas, un mēs pavadījām viņus līdz gandrīz Igaunijas robežai, līdz Tūjai. Un tad viņi devās tālāk uz Igauniju, un tad jau atpakaļ katrs uz savām mājām. Un kādu ziņu vai kādu ēpastu mēs varbūt vēl uzrakstam arī viens otram druscītiņi. Tā kā kopumā tiešām ļoti forši gaiši cilvēki, ļoti iedvesmojoši. Viņu arī dzīves stāsti daudziem un ļoti, ļoti iedvesmojoši kopā komanda. Bet mēs esam jau diezgan kārtēju reizi aizrunājušās. Tālāk ejam. Zirgu podkāsts. Es negribēju būt tāda ļoti, kā lai saka, piekasīga un kašķīga sieviete vidējā vecumā, bet... Ilze, sāki. Un man, starp citu, ir Magnum veterinārijas pildspalva no Expo, jo Linda bija tiešām sagatavojusi ļoti foršu paku ar materiāliem. Man ir sarkana pildspalva, kaut kas būs jālabo. Kā skolotājai labos kaut ko tulīt. Bet es kā skolotāja gados vai vidējos gados uzvedos pirms kaut kādām pāris nedēļām, kad Inču kalna pasaules kausa posmam sākās šī kampaņa, kas ir forši, viņi ir ieguldījušies, Aigars piedalījies. Nu, tā kā tiešām tur viss ir pārdomāts, cilvēki ir cenušies. Bet vienā no video materiāliem pasaules kausa, mūsu zonas pasaules kausa posms bija nosaukts par pasaules čempionātu. Un es uzrakstīju mārketinga vadītājai Inču kalnu, ka hei, tas nav īsti korekti, jo pasaules čempionāts mums notiek vispār reizi 4 gados mūsu sportā. Un ir tā kā drīzāk pielīdzināms tādām, nu, mūsu sporta olimpiskajām spēlēm. Un tam arī nav tāda posmu kvalifikācijas, tā teikt, sistēma. Un tad vienkārši mēs ar Diānu runājām, ka varbūt vienkārši vajag izstāstīt vēlreiz, jo par to mums arī bieži jautā, kā tad var vispār kvalificēties šiem te lielajiem turnīriem pasaulē. Un mums, protams, tuvāks ir konkurs, mēs vairāk pārzinām konkūru, tad ātri izstāstīsim par konkūru.
Pasaules kausa fināls. Tas ir tas, kuram, tā teikt, var kvalificēties savā ziņā no Inču kalna. Pasaules kausa finālu vai pasaules kausu kā tādu mūsu sportā izcīna sākotnēji pa zonām, un dažas zonas ir sadalītas vēl atsevišķās apakšlīgās, kā piemēram mūsējā. Mums ir Centrāla Eiropas zona, Dienvidu un Ziemeļu apakšlīga. Mēs esam Ziemeļu apakšlīga. Un no šīs zonas kvalificējās jātnieku pāri attiecīgi. Katrai zonai ir piešķirt kaut kādas noteiktas vietu skaits. Mums ir salīdzinoši maz tādas vietas piešķirt. 2 līdz 3. 2 vietas, tur 3 tā. Bet, principā, 2 vietas ir piešķirtas, 2 labākie no mūsu zonas brauc. Un, attiecīgi, lai varētu savākt punktus un kvalificēties šim te lielajam pasaules kausa finālam, kurš, ja es nemaldos, nākamgad ir Gēteborgā, Zviedrijā. Jā, Zviedrijā, tad šogad jau cilvēkiem ir jāvāc punkti, respektīvi kaut kādus punktus, daļu punktus varēs iegūt arī Inčukalnā. Punktu daudzumu piešķir atkarībā no sacensību statusa, zvaigžņu skaita. Attiecīgi 5 zvaigžņu sacensībās tev dod vairāk punktus pa pirmo vietu nekā 2 zvaigžņu sacensībās. Un tad es... Vispār, ja tu jebkam gribi kvalificēties, tad vislabāk ir startēt 4 un vēl labāk 5 zvaigznēs. Jā, bet, respektīvi, un tad tālāk, manuprāt, skaita kaut kādu, manuprāt, noteikti skaita, bet es nepateikšu, cik daudz 5 vai 6 labākās sacensības skaita. 10, man liekas. Mēs jau aizgājām pārāk detalizēti, bet pirmkārt, lai tu tiktu uz lielo pasaules kausa finālu, tev tad savā zonā vai savas zonas apakšlīgā ir jābūt kaut kādā tabulas augšgalā. Man liekas, ka 10 startus skaita, bet es varu kļūdīties, jo tik detalizēti es arī neesmu iedziļinājusies un atkārtojusi. Tad mums ir mūsu zonas fināls, kas mums šobrīd notiek Krakovā, ļoti foršā vietā un ļoti foršā arēnā, par ko mēs esam arī podkāstos runājuši. Un tad pēc Krakovas, kur punkti vēl tiek katrā dienā savādāk skaitīti, pēdējā dienā tu vari visvairāk punktus dabūt, un tur tie rezultāti bieži arī pamainās, kas ir ļoti interesanti. Tad pēc Krakovas fināla mums ir jātnieki, kuri no abām apakšlīgām var tikt tālāk uz pasaules kausa finālu. Tad ir 2 sacensības, kurām kaut kādā ziņā ir tāds vienkāršāks tas kvalifikācijas princips. Tev būtībā ir jāizpilda kritērijas. Tev ir jāiegūst Certificate of Capability, jeb minimum eligibility requirements jāizpilda. Būtībā, lai to izpildītu, tev ir jālec 4-5 zvaigznēs, 155, 160 lieli augstumi. 4-5 zvaigznes pieļauj, ka tu vari būt gāzes vidēji vienu šķērsli pamatmaršrutā. Ja 2-3, tad tev tur visam jābūt pa nulēm. Un tad būtībā, ja tu esi izpildījis šo te minimum eligibility requirementu, kaut kādās konkrētās sacensībās izlecis tīri vismaz pamatmaršrutu, vai tas var būt arī pasaules kausa ieskaits maršruts, tas var būt Grand Prix maršruts, tad tu kvalificējies un vari nokļūt vai no Eiropas čempionātā vai pasaules čempionātā. Kristapam konkrēti, piemēram, ir kvalifikācija automātiski pasaules čempionātam no pagājušā pasaules čempionāta Herningā. Arī tādas automātiskās kvalifikācijas ir, tās gan ir populārākas un biežāk sastopamas komandām, bet šeit arī nosacījums bija, ka tu esi iekļuvis finālā. Tu esi lecis fināla dienu, tad tu iekļūsti automātiski nākamajā čempionātā. Bet tik un tā, Certificate of Capability tev ir jāiegūst. Tev ir jāuzrāda, ka tu esi tur kaut kādā termiņā ar šo zirgu lecis 150, 160 un atbilsti tam līmenim sarežģītības. Nevar paņemt no Ilzas Krosānu un aizbraukt uz čempionātu bez tā posma, ka tu esi startējusi attiecīgi augsta līmeņa 4-5 zvaigžņu sacensībās ar noteikti, kādas ir tās prasības. Tīrveiksma vai 1 gāzes šķērslis, atkarīgs no zvaigžņu skaita. Un Eiropas čempionātam būtībā ir ļoti līdzīgi tie kritēriji, arī minimum eligibility requirements, Certificate of Capability un viss, un tu vari braukt un lekt būtībā. Un Eiropas čempionāts notiek reizi 2 gados, kas ir viegli šajos mūsu pieminētajos 3 lielajos turnīros.
tev nav ar vienu zirgu, nekvalificējas pāris kaut kādā ziņā. Tas nav tā, ka tev ar vienu zirgu ir jāuzrāda. Piemēram, šobrīd Kristipam arī uz pasaules čempionātu bija Certificate of Capability arī Korlanskim. Bet nākamais un visgrūtākais ir Olimpiskās spēles, kur tev ir konkrētā laika periodā, gadu pirms olimpiādas, gadu ar vienu zirgu, ar vienu un to pašu zirgu jāuzrāda visu laiku stabils sniegums, tiek skaitīti sākotnējā, tā teikt, ieskaitē 10 labākie rezultāti. Arī šeit rezultāti tiek skatīti pa zonām, bet tās zonas ir nedaudz atšķirīgas nekā pasaules kausa ieskaitē. Olimpisko spēļu gadījumā tā zona vienkārši ir lielāka, vairāk valstu tajā zonā ir. Tas ir, protams, 155-160 centimetri, Grand Prix maršruti, nāciju kausi, pasaules kausa posmi, kuros tu startē un tu centies maksimāli daudz punktu savākt gada garumā. Tad, kad tu esi šos punktus savācis, tev jau it kā ir kvalifikācija, tev tik un tā vēl arī ir jādabū šis Certificate of Capability. Ja tu maini zirgu, tad ir jādabū Certificate of Capability. Tev jāuzrāda, un Olimpisko spēļu gadījumā viņi prasa uzrādīt 5 rezultātus, kas atbilst kritērijiem. Restīt, tev ir jābūt 5 tīri vai ar gāstu izlektiem 155-160 pamat maršrutiem, un tad tu tiec. Tas arī nav tā, ka tu ar vienu zirgu kvalificējies, tu ņem citu uz olimpiskajām spēlēm. Tā kā zirgu var mainīt, jā, tur arī ir savi nosacījumi, bet tas ir iespējams. Šādi te ir tādi lielos vilcienos konkūra lielo notikumu kvalifikācijas kritēriji vai veidi, kā tu vari tikt. Ir vieglāk, protams, tikt komandām, jo šobrīd pasaules čempionātā arī 7 komandas, man liekas, iegūs kvalifikāciju olimpiskajām spēlēm, ja nemaldos, vai varbūt 10. Ir arī atsevišķi nāciju kausi vai atsevišķi sacensības, kas ir komandu kvalifikācijā, bet mums, diemžēl, komandas vēl nav. Cerams, ka tā varbūt kādreiz būs. Izskatās, ka jaunā paudze aug spēcīgi, tad jau varbūt kādreiz būs. Varbūt kādreiz būs, jā. Bet jā, kvalificēties ar komandu būtu nosacīti vieglāk. Jautājums tas, ka mums ir grūti dabūt to komandu, bet komanda izlec vienus mačus. Protams, tiem ir jāgatavojās, jābūt zirgiem un tā tālāk. Bet viss tu esi individuāli, gadu tu peries, ņemies un centies. Tad cer, ka sanāks. Un tad cer, ka sajies. Olimpisko spēļu kontekstā vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, ir sākusies brīvprātīgo pieteikšanās Losandželosas Olimpiskajām spēlēm. Latvijas Olimpiskā komiteja bija nošērojusi Facebookā, ja jūs gribat tikt uz Olimpiskajām spēlēm, tad visticamāk jūsu vienīgā cerība tikt uz Losandželos ir tomēr kā brīvprātīgiem vai pirkt biļetes. Mēs mēģināsim tikt kvalifikācijas ceļā, cerams, ka sajies. Zirgu podkāsts ar Ilzi un Diānu. Nopietnas un nenopietnas virtuves sarunas par un ap zirgiem.